Šodien Inčukalnā mākslas plenērs. Tāpēc visi lieli un mazi esam aicināti baudīt aktivitātes, kas ir pieejamas šajā laukumā. Inčukalns sen ir bijis ievērojams ar mākslas tradīcijām, sākot no Doku Arta, Sudrabkalna, Kārļa zāles un beidzot ar mūsdienām, kad mums ir arī liela māksliniece, kas vada šo pasākumu. Mums ir mākslinieku kopa, mums notiek mākslas dienas, tāds plenērs, ja, paņemsim nozīmīt, man ir nozīmīt kabatā, kā tur bija rakstīts. Mākslas plenērs Inčukalnā laikam bija rakstīts. Tas ir pirmo reizi, tāpēc baudiet visas aktivitātes, ko jums sniedz šī diena. Cerēsim, ka diena būs saulaina un lietus tāds stipri nosacīti varētu mums būt un nebūt šis lietus. Paldies visiem par piedalīšanos un lai visiem veicās. Uz priekšu! Paldies! Priecājamies par šo skaisto dienu, par šo skaisto plenēru. Jāsaka liela pateicība biedrībai Inčukalna izaugsmei, kur tika sagādāta šāda bauda gan pieaugušajiem, gan bērniem. Un lai turpmāk viņu darbība neapsīktu, lai viņu tā turpinātu. Vienkārši gribēju kaut ko uzzīmēt un nevarēju izdomāt. Pirmā doma bija vulkāns. Vulkāns ļoti labi. Ļoti labi. Inge, novēlējums Inčukalna novadam. Lai Inčukalns patiešām izaug un lai mēs esam lepni par saviem maziem sasniegumiem, par saviem labajiem cilvēkiem. Vēl daudz tādu pasaukumu labāku bērniem un vecākiem. Mums viss patīk. Ir mainījies. Bijis vērts pieredzēt šīs pārmaiņas. Jā, pirms 20 gadiem šis laukums bija tukšs. Lai būtu daudz šitādu pasākumu, lai Inčukalns turpinātu augt. Tikpat košs un zaļš un bērniem bagāts, kāds viņš ir šodien. Novēlu Inčukalnam daudz bērnus. Ja būs daudz bērni, mums būs vienmēr darbs un attīstība turpināsies. Paldies! Lai Inčukalns būtu ļoti tīrs un skaists. Vairāk bērnu, labklājību, skaisti cilvēkus un priecīgus. Novadam novēlu vairāk vietu bērndārzā, sakārtotāko spēlaukumu un vairāk bērnu. Tīri normāli brīvdienas atpūšamies, patīkams laukums uztaisīts. Ceru, ka tā arī turpināsim visu. Maziņš skaists. Vajag vairāk. Vajag vairāk? Jā. Protams, jūs neredzat apzīmēts. Tik maz viss. Vajag mums vēl no lietus, kur paslēpties, pajumtīti, vai no saules. Kaut kādu tādu nojumītu vajag lieliem vecākiem. Izskatās, ka viss ir kārtībā, bet ja jūs pastaigāsiet gar katru stabu, tur katrs stabs liena betona ārā. Tā kā nedaudz bīstams, jā. Lai cik laukums vizuāli labi izskatītos, tomēr šeit ir mazi defektiņi, kā lieli betona kluči, kur mazie bērni var savainoties. Tā kā, ja kāds man dzird, varbūt mēs to visi kopīgiem spēkiem varam sakārtot.
drošībai bišķiņu to rotaļlaukumu norobežot, kādu tualeti ieviest, lai nav jānokārtojas pļaviņā. Inčukalns ir vislabākais uz zemes. Gribēju Inčukalnam novēlēt radošāku garu un prieks, ka šādas dienas tiek organizētas, jo absolūti pirms gadiem 20 šis laukums bija pilnīgi tukšs, te bija parasta pļaviņa, šeit nebija ne bērnu laukumu, ne skateparka, un mūsu bērnība varbūt kaut kādā ziņā bija apdalīta, bet prieks, ka Inčukalns aug un tā tik turēt. Paldies! Un es gribētu izmantot izdevību un pateikt paldies gan visiem inčukalniešiem, kas šodien šeit ieradās un piedalījās šajā pasākumā, mākslas plenēra Inčukalnā. Un, protams, man gribētos teikt to, ka šis pasākums nevarētu notikt, ja nebūtu mūsu pašu vietēji uzņēmēji vispār, kas atbalstīja šo pasākumu. Tāpēc es arī gribētu pateikt paldies Siepatai AB, Skonto būvei, Jauno jātnieku skolai, tāpat arī atpūtas kompleksam Rāmkalni. Gribētos pateikt paldies jauniešu biedrībai Mēs par Latviju. Un, protams, arī visiem pāriem cilvēkiem, kas šeit piedalījās, kas nāca, kas palīdzēja. Liels paldies kultūras direktorai, tāpat arī mākslas skolas direktorai. Un es ceru, ka mēs arī uz priekšu varēsim tāpat turpināt un rīkot dažādus pasākumus, lai vienotu Inčukalnu iedzīvotājus, lai mēs kopīgi varētu kvalitatīvi atpūsties. Un tieši tādēļ vēlreiz es gribētu teikt, ka biedrība Inčukalnu izaugsmei ir ienākusi Inčukalnā, lai palīdzētu, saliedētos mēs visi kopā un lai Inčukalns tiešām būtu viens no labākajiem novadiem Latvijā. Paldies jums, inčukalnieši, līdz nākošajam sarīkojumam, līdz nākošajam pasākumam. Paldies!